Šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 1. Samuēla grāmatas 26. nodaļas. Kungs ikvienam atdarīs pēc viņa taisnīguma un uzticības. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, Kungs, par jaunām iespējām, kas mums ir dotas. Jā, Kungs, Tu zini, mēs jau gribētu uzlūkot šo dienu kā jaunu, baltu lapu, kas ir nolikta mūsu priekšā, kurā drīkstam rakstīt savas dzīves stāstu, savas dzīves tīrrakstu. Tā it kā vakardienas nebūtu bijis, it kā vakardienas sarakstītās lapas vairs nebūtu, jo mēs labi apzināmies, ka vakardienas sarakstītā lapa droši vien ir pilna ar kļūdām, ar svītrojumiem, ar mēģinājumiem kaut ko izdzēst. Jā, gluži kā pildīts mājas darbs. Un mēs ļoti gribētu, lai šodien mūsu priekšā būtu balta lapa, kurā mēs atkal drīkstētu censties rakstīt jaunu dzīves tīrakstu. No vienas puses, Tava žēlastība ir liela, un katra jauna diena mums ir tiešām šāda iespēja. Jautājums tikai, kur ir palikusi vakardienas sarakstītā lapa? Vai tā ir pazudusi bez pēdām, vai vakardienai vairs nav nekādas ietekmes uz mūsu dzīvi, uz mūsu šodienu? Tas droši vien ir atkarīgs no dažādiem faktoriem. Vai mēs esam kaut ko iemācījušies no vakardienas? Vai mēs esam kaut ko sapratuši? Kādus secinājumus mēs esam izdarījuši? Un te nu mums laikam debes Tēvs ir jāatzīst, ka daudzi mājas darbi tā arī nav pabeigti. Daudzi secinājumi nav izdarīti. Patiesībā daudz kas pat ir aizmirsies. Kas tur ir bijis, kādēļ un kas no tā visa būtu bijis jāiemācās. Un pavisam noteikti vakardiena nav palikusi bez pēdām. Tā ir ienesusi kādas sekas arī šodienā. Debes Tēvs, mēs lūdzam, palīdz mums to apzināties. Palīdz mums paraudzīties pašiem uz savu dzīvi un saprast, kas tad ir tas no mūsu vakardienas, ko mēs patiesībā pārnesam arī šodienā. Un pat ja Tu mums dod jaunu, tīru, baltu lapu, mēs vienalga paši tajā sākam rakstīt kaut ko no vakardienas pieredzes, no vakardienas sāpēm, no vakardienas pārdzīvojumiem. Mēs paši esam tie, kas nereti pārnesam vakardienu šodienā. Kungs, kas ir tas, kas ir jāatstāj pagātnē? Kur ir jānožēlo? Kur ir jāpateicas? Kur vienkārši jāizdara secinājumi un jācenšas dzīvot citādāk? Un palīdz mums šajā jaunajā dienā patiešām rakstīt jaunu lapu mūsu dzīves aprakstā. Mēs labi saprotam senā psalma autora atziņu, ka Tu, Kungs, ikvienam atdarīsi pēc viņa taisnīguma un uzticības. No vienas puses, pareizi vien ir, godīgi, taisnīgi. Tādi, kādi mēs esam, tāda,
būs arī mūsu dzīve, ne vairāk, ne mazāk. Un tādēļ dod mums pietiekami gudrības un paļāvības, savu dzīvi, savu šodienu, censties nodzīvot pēc iespējas labāk, lai mums nebūtu dienas beigās nepatīkamu pārsteigumu, mūsu pašu muļķības, ietiepības un kādu vēl citu raksturu īpašību dēļ. Un tajā pašā laikā mēs pateicamies debes Tēvs, kā Kristus dzīves gaismā, ka no šodienas perspektīvas raugoties, mēs šo senā autora teikumu varam izlasīt arī pavisam citādi, ka tu, kungs, atdarīs pēc sava taisnīguma un uzticības, nevis pēc mūsējās, un to mēs patiešām ieraudzījām Kristus dzīvē. Tu nāci šajā pasaulē ar savu taisnīgumu, ar savu mīlestību, ar savu uzticību, un tu to dāvāji ikvienam cilvēkam. To ir grūti aptvert. Mums jau liekas pirmajā brīdī, ka mūsu dzīve un eksistence ir atkarīga tikai un vienīgi no mums pašiem. Taču nē, mēs dzīvojam no tavas žēlastības, mēs dzīvojam no tava taisnīguma, mēs dzīvojam no tavas uzticības. Tādēļ, debes Tēvs, mēs lūdzam šo paļāvību, šo ticību arī šajā dienā, ka mēs nebaidītos no šīs dienas un no tā, ko tā mums nesīs. Jā, mēs kļūdīsimies, jā, iespējams, mēs nebūsim taisnīgi, mēs nebūsim līdz galam uzticīgi. Iespējams, bet mēs gribam tādi būt, un tu, kungs, to zini. Tādēļ nāc pats mums palīgā, dāvā mums savu taisnīgumu, savu uzticību un savu svētību, lai dienas noslēgumā, pārlūkojot uzrakstīto savas dzīves aprakstu, mēs varētu būt pateicīgi par šo dienu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.